mēs esam palikuši vot šitas un šitas. Tanī agrā rītā pirms saules lēkti skatos brauc no to pusi pajūgs, pils ar cilvēkiem. Un sēž tie ar automātiem, Krievu zaudāti. Es tagad skatos, ieju krūmos, skatos, jā, un mans kaimiņš tiek vests. Kaimiņš ar bērniem, un skatos, kur iebrauc manā ceļa galā, jā. Un es zinu, tur tālāk nav, te brauc uz mūsu mājām. Es domāju, un es jūtu, ka tā kaut kas ir izvešana būs. Es ar to zirga mugurā un aiziet pāri pa laukiem, pa upi. Un tur pa ceļu brauc tie aktīvisti, jā, un šauja revolveri, kaut dzirdu šauja, bet tālu. Un es ieju krūmos un aizbēgu. Un tagad dabūnu zināt, kad paņemt ir visi, teiksim, visa ģimene paņemta. Un bija izlaista ziņu, ka tur būs visi kopā, te paņēma zemi, paņēma govi, paņēma zirgu, tur dos to pašu. Un es kā lētecīgs, es eju projām, domāju, tikko es apprecējos, man jāiet, es nevaru atstāt, kā saka, sievu būt nodevējis un aizbēgt. Es eju, un mani aizved uz Jelgavu otrā dienā. Ieliek, bet es vēl ģimeni neredzu, man ieliek citā vagonā. Un tad pa vienam sāk tādi izbēdzēji sāk nākt iekšā. Uz tā melu pamata, ka tur būs visi kopā. Nu domāju, ģimene kopā jāiet ir. Un tā mūs aizveda līdz Vjatkai, un mēs neredzējām. Un tā kā ielika mūs tanīs lēģerī, visu, ko atņēma. Naudu, gredzenus norāva. Pulksteņus, visu, ko atņēma. Un ielaida plikus iekšā. Un tad mēs redzējām. Un tad jau bija vēlāk, un tas jau nāca uz ziemas pusi. Studenti atminu, tādi studenti. Mēs līdz Ziemassvētkiem būsim mājā. Mēs būsim mājā. Hitlers uzvarēs, un mēs brauksim mājā. Es teicu, draugi, mēs nebrauksim tālāk jau lēģerī, kad jau bija neciešami apstākļi. Cits krita panikā, cits krita, izmisumā, raudāja un teica, mēs visi būsim pa galam. Tad vēl viens atminu, tas bija Fellows, tāds uzvārds bija Fellows, laikam no Ventspils. Viņš teica, nu, nekauts tu un nenosit gara stāvokli citiem. Nu, bet cits nomira, visi nomira klusām. Cits maz, kas saka, troksni mira. Un tomēr bija tas taisnība, tas mans pareģojums piepildījās tāpat kā Finkam, kas ar tika izvests, un tad viņš Juhņevā teica, jūs visi gribiet atgriezties, bet jūs kritīsiet tā kā kokiem lapas krīt rudenī. Un visi ar nomira, tikai Finks palika. Viņš pats vēlāk rakstīja, man tā grāmata ir, ka viņš teica, es biju pareģis un es biju zināms visiem, un man bija daudz labāka apstākļi, jo es pareģoju tiem čekistiem nākotni un daudzām viņu sievām. Un es tiku labāk barots un vispār labāk varēju izdzīvot. Un viņš izdzīvoja un viņš pārbrauca mājās. Bet tād viņš ir miris, viņš bija vecāks no mani. Tād viņš ir miris, bet viņš izdzīvoja. Bet nu krita visi. Pieņemšanā simtiem cilvēku, simtiem. Un viena daļa bija, kā dakteris, ka teica, tas Šneiders. Viena daļa bija piepampuši galīgi, un otra daļa bija galīgi izdēdējuši. Un es biju pie tiem, kas bija galīgi izdēdējis. Mans kaimiņš Garozi jau bija tā piepampuši līdz vēderam, šita visu kājas piepampuši, pildas dakteris ņem nāvi, dur iekšā, apakšās bļoda, tekā tās strutas ārā asinīm. Un nākošais citam, tur dur, mordas tādas ir nopampušas, nevar pazīt vairāk.
Divas slimības veidi bija. Es biju izkalts, viņš teica, tā kā vobla. Pārbrauc par ribām, bet viņš saka, es nevaru tev atsabināt. Viņš saka, man ir simtiem ar visādām vainām. Es nevaru tev atsabināt. Viņš saka, atnāk, to teica Čamanis, dakteris Čamanis, mīļais draugs, viņš saka, es tev nevaru atsabināt. Tik daudzi ar ētām, ar augoņiem noauguši, izkaltuši, ar dizentēriju, ar plaušu karsomi. Un visi jau mira no badanāves, nosala. Pārnāk mājās nevar novilkt filci. Kāja piesalusi. Visi šitiem virsniekiem, ģenerālim Bukam, kur tik varens vīrs bija, mēs arī bijām kopā. Un pēc gada viņam raksta zīme, ka viņš sirds nepietīkamību miris ir. Bet viņš tika briesmīgās lokās spīdzināts. Veselu gadu viņš spīdzināts, kamēr viņš iznīka. Man pat teica, kapteinis viņš ir pārplēsts uz pusēm. Butirka, Ljubļankā. Visus lielos virsniekus, no kā varēja kaut ko uzzināt, tie visi novest uz Maskavu. Viņi no Lēģera tika aizvesti, no Lēģera. Mēs vēl Babīņinā, Juhņovā bijām vēl kopā ar ģenerāli. Ģenerālis Virsaitis. Bijām sēdējām uz vienas nāras. Viņam tas pārdzīvums vēl milzīgāks bija nekā mums. Mēs bijām tādi nekādi, bet, teiksim, ģenerālim, ka noplēš pagonis un liek uz vēdera gulēt, rokas uz muguras un viss tas jau ir briesmīgs pazemojums. Un ģenerālis Buks bija tas, ko viņi zināja, ka tas bija ne par padošanos, bet par pretošanos aktīvs. Un tāpēc viņu spīdzināja un no viņa varēja izspriest visu, ko varēja, jo viņš bija štāba priekšnieks. Kādreiz viņš bija jātnieku pulkā, es, kad dienēju jātnieku pulkā, viņš bija pulka komandieris, ģenerālis Buks. Toreiz viņš bija pulkvedis. Es dienēju 36. gadā. Vēl no jātniekiem palikuši, man tā grāmata ir atsūtīta no Amerikas, kas mēs dienējām kopā jātnieku pulkā. Un vēl viens ir Austrālijā, kas arī, kur mēs esam beiguši skolu, Ļelgavas Lauksaimniecības vidusskolu. Un arī reizē dienējām jātnieku pulkā. Un ar viņu vēl mēs satiekamies un vēl esam divi dzīvi. Un tādā grāmatā viss aprakstīts, kas ir aizbēguši pēc kara, kad vajadzēja. Tas ir, es nezinu, to vajadzētu pētīt pētniekiem, kā varēja izturēt šitos mežānīgās mokas, šitās mocības, tos smagos darbus un nenomirt. 90% jau nomira 41. gadā, pirmajā ziemā. Neskaitot tādus, teiksim, tā kā Benjāmiņa un tam līdzīgi, kas nosala pirmajā salā, tā kā odi. Bet kā mēs varējām izturēt vēl visu ziemu, tā bija milz augstākā ziema, kas bija 41. gada ziema. 40 grādu, visu ziemu 40 grādu, kas pa apģērbiem, kā jūnijā saņēma, kas bija zāba kājā, ko varēja paņemt, tas bija mugurā. Bija pat viens students, kas ziemas laikā apakškreklā, apakšpiksēs un mētelīts uzvilts un sēž pie ugunskura.
desatniks atnāk ar rungu un visus izdauza. Aizsviež ugunskura ar sniegu, visus ogles izmētā. Un liek zāģēt malku. Spēka nav, varētu sasildīties darbā. Spēka nav. Pils ar blaktiem, miljoniem, varbūt miljardiem bija. Un krita, un mūsu 5 gadi ēda tās, kas bija palikuši dzīvi. 5 gadi, bet pēc kara sāka jau dezinficēt. Atveda sērvu, un tad sāka indēt. Bet tās 5 gadi jau mūsu asins bija izčūktas no tām blaktiem. Tā maškari, kamari, žurkas. Viss šitā Ēģiptes mocības, kas mums bija, tās visas bija uz mums krita virsū. Ni dienu, ni nakti, ni ziemu, ni vasaru, kad nebūtu šitie parazīti mūs mocījuši. Žurku bari, tās cilvēki ķēra, dīrāja un ēda. Kādreiz lēģerī atved kviešu vagonu, tikai kviešu, bez sāls, vāra. Dot pat par čerpakam 100 gramu to kviešu putru, vai ne? Cilvēki badā, viņi vēl nesaprot, viņi arī veseli, tu tie kviešu graudi iziet cauri. Es jau biju tik daudz saprāt, kad es katru kviesīti sakodu un stundām grauzu, lai neviens nenorūd, bet tie bija sarījuši veseli, pēc tam akal attajā visi zvejo laukā, vāru otrais tos kviešus vēd akal, ķer žurkas, dēļi nolīdz tapiņa apakšā, un kā tā žurka paiet, tā izraut to tapiņu, nokrīt, tā žurka nodīrā un ēd. Un bardes un peles ķērām un ēdām. Un lādētāju brigādēs stādēja daudzus gadus. Šito brigādi sāka drusci labāk barot, jo mēs gājām pa naktīm, mēs bijām politiskie, ja mēs gājām pa naktīm vagonus lādēt. Bet kriminālisti, tie bija daudz vairāk, tie pa dienām ar lādēju, bet viņus jau pie gaismas izbēgšanās veda mājās, bet mēs pa naktīm. Un tā mums iznāca kādreiz divas sutkas, dienu un nakti, nepārlaid uz baraku. Izvelk ešalonu, atkal iedzilds tukšos vagonus, jālādē atkal. Vienreiz, bezspēkā nokrītam un vairāk nevaram lādēt. To iztulko kā sabotāžu, kā buntavniekus. Atbrauc lieli ar zvaigznēm un nostāda visus rindā un ar pistoli pieiet pie pirmā un saka, vai iesi strādāt vai nē. Un tas baidās, ka nošaus, saka, iesu pie nākošā. Un tā visu rindu iziet, viss iziet, un jāiet tā, ka strādāt, un spēka nav. Būtu strādājuši, ja būtu baroti, būtu strādājuši, bet spēka nav. Mājās nelaiž, kamēr vagoni nepielādā. Lielie pulmaņi pienest vai pielādēt ar 6 metru, 4 metru garu baļķiem. Viss ar rokām vajadzēja stumt no zemes līdz augšējam. Līdz pulmaņa malai. Un to vajadzēja darīt 4 cilvēki 4 metru garo. 6 cilvēki 6 metru garos, un pulmanis jāpielādē. Un kamēr uzskatē augšā visus tos baļķus, es skatos tagad tehnika, paņem veselu klēpu un ieliekamies to pa baļķītiem dienu un nakti, kamēr piekatējām. Visu vajadzēja nostiprināt. Bet tad drusci labāk baroja kā līdz karam. Jo vajadzēja to malku, vajadzēja šahtām sūtīt. Tās pašas baļķus, ko mēs te lādējām, 48. gadā iz Karagandas šahtās, dabūju strādāt un stiprināt straitījos tenī prahodčiki brigāde. Uzspridzināja un taisījām ejas. Tas bija jau šaktās, jau Karagandā.
450 metru zem zemes. Tur ne tik daudz nomira, cik nosita. Šaktu iebrukumu. Un mums tā kā vispār, kurš mūs aizsūtīja, lielas bailes. Mēs nekad nebijām zinājuši, kas tā šakta, kas tas ir. Bet es bailes nesajūtu. Es tādu augstasinīgi laidos šaktā, tik vēroju šito milzīgo, kas tur ir. Šitās tās milzīgās ejas, tās milzīgie baļķi, kas ir saspiesti plakani kā pēnkoka no milzīgās spiediena. Un tāpēc jau tie iegrūmi arī bija daudz. Un kas saka, daudz bija, kurus nosita visādi. Mēs spridzinājām iežus, spridzinājām un vajadzēja vest ārā to parodu. Un tur tie visbīstamākais bija, jo viss tā zeme bija satricināta, tie akmeņi, un kuru katru brīdi varēja uzkrist virsū. Un daudziem jau uzskata, bet tomēr man palēmējās, kā saka, es Dieva izredzētais biju, kad viņš paliku dzīvs pie visām tām nilējumiem, kur tik daudz gāja bojā. Tas jau nav prātā aptverams. Jā. Vieni kauli, ka viņš svēra 90 kg, tātad viņam 40 ir, un tie mazie bija 35. Un ka viens krita, tad visa tā rinda tā kā kāršu namiņa visi gar zemi. Un uzcelties vairs nevar, tā rāpjās līdz sienai. Un ķepurojās un kaut kā, kamēr tiek uz kājām. Un tas bija smagākais ir tā pirts diena. Aizdzen stundu, kamēr tu gaidi, tas stundu jānoģērbjās, stundu attutošana, visas drēbes tiek vesta parilkā. Un veselu stundu viņas jātur, lai tani karstumā tās upis ar visām oliņām nobeigtos. Un tad pirts jau nav nekāda, nevar runāt par karstumu, bet siltuma nav, un beigās atdziest. Un stāvam visi pliki un slapji, nav pat vēļiem nav ko runāt. Vienu gabaliņu bietis, tā kā nagu tik lielu, iedod gabaliņu ziepes, jā, to nomazgājamies, vienu šaiku ūdens dod, vairāk ne, ar to jāiztiek. Un tā jāgaida, tad augstajā pirtī, kamēr sto stundu izdenficē drēbes. Un tad ejam, un tad nāk kā citas partijas. Un viņš saka, tur kaprači, tur rokam bedri vai ziemā kaļam dziļumā un liek grēdā tādu mirušos plikus, galva kājas, un tagad nākošo aka roku un tos zemes viež virsū, un te, kur izrakstā, ka āku nākošā dienā akal ved. Un kādreiz nevarēja aprakt, viņi saka, tie kaprači, tad taisīja vēl talkas, ņēma papildu cilvēkus, kas palīdzēja sarakt, jo ziemā zeme bija sasalusi, grūti rakt bija. Un veda lielā koka kaste. Apakaļ braucot, Tani atveda klēģeri maizi. Un viņš sarakstīja, tas bija kapraču brigādē, bija mans kaimiņš Gūla no Svitenes. Viņš rādīja man to grāmatiņu, tur simtiem bija sarakstīta, bet kur viņš palikās, kur viņš mūs tikām bieži pārsūtīt no viena lēģera uz otru, no vienas barakas uz otru, lai mēs nebūtu iepazinušies, lai es nebūtu pazīstam, viens mūs maisīja, tā kā tikai vienu brīdi esam kopā, tā kā kur palika dakters Čamanis, kur palika dakters Bēris, pat tas arī tika pieminēts,
Kristapāns laikam to pieminēja, daktars Bēris, viņš no turienes ir. Tas ar bijām kopā ar viņu pārsūtīja, teiksim, vienā vietā, tu esi ar daktari Šneideru kopā, tad tu esi ar Čamani, tā bija tāds Kriškāns, daktaris Kriškāns. Es vienreiz biju dizentērija, man temperatūra 41,5 un manu, kad ir beigas ir. Es saku, daktari, glābjā, vai mani es pagalam esmu. Un jāiet uz atteju caur augstu telpu sasalušu. Un temperatūra tik milzīga ir. Un dizentērija. Cilvēki skrien un papēžiem tek asinainas izkārtības. Baraka tur tāda, kur sadzīti visi bija, tur neviens neiegāja vairāk, tur tikai bija mirstošie bija. Bet es nezinu, kā tas daktars kaut ko varbūt dabūja vai palīdzēja man tomēr, bet es nenomiru tādā laikā. Paliku dzīvs. Tad ziemas vidū es biju tik nogājies, ka es nokritu Nisamaņā, nākot no meža, un man pārvilka un man ielika stacionārā. Bet uznāca pavasaris un tā izrakstīja mani brigādē Rabočie Slaba Silka. Tie ir tādi, kam nevajadzēja normu, un kaut ko mums vajadzēja tur celmus, saknes lasīt un dedzināt, bet mēs neko nelasījām, mēs tikai lasījām zālīt. Un pešķiki saucās, tas ir skostas, kas mums tagad ir skostas. Pirmie nāk tādi mazi vālītes, tās mēs lasījām un ēdām. Un no šitām skostu vālītēm mēs papravējāmies un palikām vēl dzīvi. Tad tur bija pirmie vitamīni. Bet pati daba, kad tā pavasarī izgājām, tā tikai tos visādas zālītes, lapiņas, bērzu lapiņas un saknītes un kādu peli noķēra, kādu vardi. Un tad pārējām zupas, jo mums jau norma nebija. Mēs bijām tik švakri, ka mēs knapi tik kustējāmies. Bet pa to vasaru tomēr papravījās. Pēc kara mūsu brigādē iesūtīja daudz šitos karotājus, kas Berlīni bija ieņēmuši. Un tie nonāca lēģeros, un manā brigādē jau gandrīz puse bija šitie karotāji. Stalti puiši, kas bija dzīvi palikuši. Un mans napārniks tāds bija Sergejs. Mēs abi strādājām, tad viņš izstāstīja, kā ir gājis. Viņš ir pie amerikāņiem bijis. Pēc kara viņš ir pie amerikāņiem. Viņš abrīnoja to milzīgo tehniku, to milzīgo kārtību un visu. Un tad viņš saka, nu domāju, karš beidzies, laiks pagājis, jābrauc apstīties, tēvs ir Krievijā. Viņš saka, kā pabraucu, tā mani saņem ciet un 10 gadus. Un tad mēs tā strādājam kopā. Un daudz tādu bija. Dikt slavēja to amerikāņu tehniku un to kārtību un zaldātus un to viesmīlību, kā viņš saka, uzņēma un viņus uzaicināja, lai mēs paliekam tur. Bet nu tagad es esmu lēģerī, viņš saka, un tā. Un starp citu, 48. gadā, kad mūs pārveda no Vjatkas uz Karagandu, ilgā laikā, tad bija ļoti daudz čečēņu. Un tad toreiz teica, čečēņi gandrīz visa tauta ir izsūtīta. Un es pats braucu kopā ar čečēņiem vienā vagonā. Abrīnoju viņu vienotību, to draudzību, tos ideālo tautu, kas ir savā starpā. Viņi tik draudzīgi, tik kopīgi bija, kad, saka, vienu papiros izsmēķē, tie katrs pa dūmam uzvelk. Un tad iedot sargam, saka, aiznesēt mūsu vēl viens draugs ir tanī vietā, atdod viņam. Tas abrīnoja šito draudzību, kas savā starpā čečēniko bija. Tāpēc tagad ar viņi tik varonīgi cīnās, kad es esmu sajūsmā par šito, par čečēņu tautu. Un
48. gadā mani aizsūtīja uz Karagandu šahtā. Pēc 8 gadu izdzīvošanas Jatlāgā. Un Karagandā es nostrādāju 2 gadi, līdz 10 gadu termiņš bija beidzies un mūs no Karagandas atbrīvoja. Un palaida brīvībā. Bet tad mūs arveda vēl ar apsargu. Mūs aizsūtīja uz Novosibirskas apgabalu, uz Novosibirsku. Un tur izvietoja pa sāģām, par kolhoziem, sovhoziem un pateica, ka te uz mūžu esiet izsūtīti un nedomājiet, kad atpakaļ atgriezties. Un tur sākās nekas labāks nebija par to lēģeru dzīvi, tikai sargs nebija, bet darbi tie paši bija. Mūs jau tos izsūtītos ļoti, kā saka, nicienīgi turēja. Viņi domāja, visus tos grūtākos darbus, visas tās tālākās sūtīšanas, tur sūtīja mūs, tikai tos izsūtītos. Bet strādājām, kas tur bija visvairāk vēl palikuši latvieši, lietuvieši un igauņi. Tie bija, kas mēs uzcēlām to sovhozu. Un, kad mūs atlaida, tad direktors tiešām bija ļoti izmisis un visādi centās pierunāt, lai mēs paliekam. Bet man laikam bija visgarākā runa ar viņu. Tā es teicu, jūs tik tagad saprotiet to, ka mēs esam cilvēki. Ka mēs neesam vergi un nebūsim mūžīgi vergi. Mēs bijām jums vergi tagad, bet redziet, tātad mēs esam brīvi, mums dod pases un var atļaut. Un es rudenī 56. gadā tad braucu mājās ar bērniem. Ar lielām grūtībām. Pārbrauc mājās, atkal nav nekur, viss nopostīts, atkal nav nekā. Atkal smagākie darbi. Viss mūžīgs smagākajiem darbiem. Un atkal pārbraucu Latvijā un man akas sūta uz mežiem. 17. gadu mežos. Uz Zaubes mežiem. Atkal visu ziemu aizsūta. Mašīna aizved un mums tur jāved ir ārā zirgiem, jāved baļķi laukā. Mēs esam vesela brigāde. Vīri zāģē, apgarina, sagarina un mēs vedam ārā zirgiem. Un atkal līdz pavasarim, kamēr nokūst sniegs, tad mēs braucam mājā. Tā 17. ziema mežā.